Nesen pie mums atnāca viena sieviete. Viņa teica, ir ziepes, un ir ziepes attiecībās. Un viņa teica, es vairs to nevaru izturēt, un visa kā bija par daudz. Un, zināt, kā ir? Dažreiz ir tāds, kad attiecībās samežģās tā, ka nevar reiz nekādīgi atrisināt, un tad tas, kas bija kaut kas ļoti skaists, tur vajadzīga palīdzība no malas. Un, bet tas šajā stāstā vēl tas, kad tik ļoti sieviete bija ieciklējusies šīm attiecībām vai šo otru cilvēku, ka iekšā visu laiku viņam uzturēja tādu milzīgu spriedzi, līdz pat trauksmēji. Un sajūt, ka galva visu laiku dūc, kā transformators. Un līdz to nevar nenormāli padomāt, nevar pagulēt, vispār. Tā teica, nevar normāli elpot. Visu kaut ko darīja, visu kaut ko mēģināja, un tad atnāk uz vienu Rīga Brain seansu, un pēc tam saka, nākamajā dienā, protams, viņš saka, es nezinu, kas tas bija, bet man palika vieglāk. Un viņa pat nebija, visā par to stāst, viņa pat nebija stāstījusi, un viņa saka, man pat nebija jārunā, un nebija jāstāsta tā kā arī viss no jauna, kas tur noticies. Vienkārši viņa ļāva savām smadzenēm, lai viņi sinhronizējās, lai smadzeņi viņi sinhronizējās. Un tas, kas ir, kāds vispār ir iespējams. Un zinātnes arī par to saka, ja ir kaut tā kā, mēs viņu saucam, tāda ieciklēšanās savā ziņā, vai kā vispār arī rodās trauksmes no tādiem variantiem, kad iestrēgst tādā saucamajā trauksmes režīmā. Tā nav doma, tā ir patiešām tāda smadzeņu darbības dinamika. Un Rīga Brain Science ļauj smadzenēm pamanīt pašām, tā kā atpazīst, tā varētu teikt, sevi un ieraudzīt šo te paternu, kas vairs nav efektīvs, un mainīt šo darbības modeli. Un tas var notikt dažreiz klik, tas dažreiz var ilgāku seansu laikā. Un tas ļoti dabisks process, un to mēs arī paši varam iegūt, bet, ir jāstrādā ar sevi. Rīga Brain Science tā kā instruments to var izdarīt daudz ātrāk. Tāda bez piespiešanas un ar bez tādas kaut kādas stimulācijas. Un tas ir tik īpaši, un varētu pat teikt, ne tik īpaši, tas ir pat brīnišķīgi redzēt šādus gadījumus un šādas izmaiņas. Un šie smaidi, tie laikam ir tie, kas visu laiku dzen jau 18. gadu, ko mēs šeit darbojamies. Tas priecīgi, kad cilvēks aiziet ar smaidu vai atnāk ar tādu smagu sirdi un aiziet daudz tādu vieglākā gaisa ar tādu smaidu. Jā, dažreiz tas var būt viens seans, bet es parasti saku tā, šo nevar attiecināt uz visiem, katrs gadījums individuāls. Un vai tas notiek visiem, es vienmēr teikšu, tā katram savs ceļš, bet vai tās ir iespējams? Jā, tādi gadījumi ir vairāk. Jo smadzenes spējīgs uz ļoti, ļoti daudz ko. Un vairāk nekā mēs vispār to varam iedomāties. To arī pierāda tā mūsu pieredze. Tā kā ļaujies procesam. Paldies un čau!